Kā izveidot domēnu e-pastu? Esmu tagad hosting panelī. Šādi te aptuveni izskatās hostinga panelis. Nospiedīsiet uz jūsu aktīvie produkti. Un šeit ir ātrās saīsnes, tātad e-pasta konti. Vai arī, ja jums ir piekļuva tiešajam C panelim, tad tas izskatās šādi. Ielogosieties C panelī un e-pasta konti atrodas šeit. Jebkurā gadījumā spiežot šo pogu vai šo, jūs nonākat vienā un tajā pašā vietiņā. Tad atverās šis te ekrāniņš e-pasta konti. Un te mēs varam pievienot, izveidot, teiksim, e-pastu, spiežot uz pogas Create. Mēs te priekšā rakstam vārtiņu, kādu mēs vēlamies redzēt savam domēnam priekšpusītē. Teiksim, info. Un šeit ir otrā pusīte jūsu domēns.lv. Un šeit mēs paši ierakstam savu paroli vai arī ļaujam uzģenerēt sistēmai savējo. Tātad es rakstu paroli. Un nospiežu pogu Create. Tagad vajadzētu vēl nospiest podziņu Check email. Un jums pirmo reizi atvērsies šis te ekrāniņš, ieķeksējam šo checkboxu un spiežam Open. Un šajā gadījumā atveras jūsu e-pasta kastīte. Pirmais e-pasts jums atnāk ar visiem datiem, kas, teiksim, saistās ar e-pasta savienošanu Gmail vai citiem datiem, savienojot mājaslapu ar e-pastu. Tas gadījumā, ja jums šie dati ir vajadzīgi, tad tie vienmēr tiek atsūtīti ar SMTP un POP portiem. Ceru, ka šis video noderēja, un neaizmirst piesakot manam YouTube kontam, kā arī apmeklēt manu mājaslapu digitalweb.lv, kur tu arī vari saņemt noderīgu informāciju.